Dāmas un kungi, lieli un mazi, rasni un tievi, īsi un gari. Drošākā vieta pagalmā. Suņu būda. Vau! Sveiks! Kā iet? Slikti. Kas tad nu? Netieku pāri sētāji pie kaimiņa Loras. Pie kādas Loras? Nu, pie stulbās Loras. Viņa visu laiku meklējās, bet kaimiņš aiztaisījis ciet visus caurumus. Traņķis! Plus visam vēl novilcis dzeloņa stiepli virs sētas. Raidījumu skatīties varēsi? Varēšu. Dāmas un kungi! Sveicināti! Artūrs un Artūrs, Dons! Mēs skatāmies suņu būdu. Mēs to darām kopā katru vakaru. Saka tagad tālāk. Drošākā vieta pagalmā. Drošākā vieta pagalmā ir tur, kur es dzīvoju. Un arī suņu būdā. Vau! Wow. Ļoti maz mūzikas. Apmēram 2, varbūt 3 muzikāli fragmenti. Bet runu tiešām daudz. Suņu būda. Vau! Dāmas un kungi, labrīt, sveiki, labdien, labvakar. Šodien, zini, Sandi, mēs esam YouTube režīmā. Tā pēdējais, kurš aizgāja, aizver durvis ciet, jā? Nav tā traumējāt dzīves, vai ne? Aiztais tās durtiņas ciet, no? Nu tā tad mūs skatās internetā. Tātad es vienmēr saku, sveiki, labdien, labvakar, nezinu kādu. Taisam vaļā. Sveiki. Taisīs vienu vaļā, taisīs divas. Laikam tā būs. Nu mēs mums tā kā tā. Tātad, dāmas un kungi, es nezinu, kādam jābūt ir no kuras pasaules malas, lai nepazītu Sandu Ozoliņu. Talantīgākais basketbolists Latvijā. Sveicināt, labdien, Sandi. Man prieks tev redzēt, es tev redzu otro reizi savā dzīvē. Man ir patiesi prieks, un es gribētu Pagaidi! Noskaidrosim no sākuma to sporta veidu bijušais. Tev pat krekls stāv te. Man ir 8. numurs, tas ir mans. Jā, bet ar tādu kreklu nespēlē basketbolu. Paga. Es nezinu, kā tev. Man arī ir 8. numurs. Ar tādu var iet politikā iekšā. Jā. Redz, tas mums jau pirmā kopīgā lieta. Tev ir tādas kartiņas, vai ne, kur var, uzreiz, kartiņas. Tas taču nav basketbols. Nē, tas nav. Tas ir hokejs. Bet kurš par basketbolu runāja? Tu runāji. Nē, ko tu jauc? Es jaucu. Tu jauc. Tienam apkaļ ierakst. Nē, mēs nevaram. Mums nav ierakstām, mums nav. Labi, pupa mīzes, es vienkārši esmu cilvēks. Tā viņi visi saka. Dāmas un kungi, Nevis 4. viņi visi, es saku, ka es esmu vienkārši cilvēks. 4. miljonārs suņu būdā. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Suņu būda. Vau! 4. miljonārs suņu būdā. Tu esi joprojām miljonārs? Nezinu. Tu neskatījies? Nezinu. Man ir jautājums tev tāds, kur var dabūt normālu nūju? Veikalā sporta. Rīgā, kurā tu ieteiktu nopirkt nūju? Hokejistam nūju. Es nezinu. Godvārds, es nezinu. Mēs pasūtām mūsējās, man pasūtīja. Es pats pasūtīju, un viņas nāca jau ar savu leņķi, ieliekumu, to stiprumu, vājumu. Cik maksā nūja? Man vienkārši nav points. Es nezinu, es nekad neesmu pircis pats nūju. Nekad? Nē, tas ir bijis komandas. Pagad, savā mūžā tu nekad neesi pircis nūju? Bērnībā vecāki pirka, bet es pats veikalā. Nopietni? Jā, nopietni. Komanda... Es dod, jā. Nē, komanda vienkārši tev piešķir nūju skaitu, kas tev jāizvēl sezonas laikā. Jo kāpēc jautāju, es zvanīju Sandim pirms raidījuma un lūdzu, Sandi, paņem nūju. Viņš domāja, ka viņam atkal prasīs suvenīru, tā kā atdod uzdāvinu, vai ne? Jo tā noteikti tev visu laiku ir. Tā ir. Prasa kaut kāds. Prasa, kaut vai ne, tur paraksties, paraksties, tur šitur, vai ne, iedama nūju, man to. Un es vienkārši gribēju, viņš paņem nūju. Un viņš man saka, tā kā parasti visi kurpnieki saka, nav nūjas viņam. Viņš nav viņam, viņš ir atdevis nūjas visiem, kam var atdot. Bet tā ir pilnīgi patiesa. Es tev vēl pastāstīšu kuriozā gadījumu. Jā. Es esmu atdevis visus nūjas, kreklus, visus kaut kādus tādus piedarumus. Un tad, kad es eju, man palūdzu kādreiz paslidot ar maziem bērniņiem vai ar tīņiem, es atnāku un paprasu viņiem, iedodiet man kādu nūju, pie kā pieturēties, lai es vismaz būtu ar nūju uz laukumu, jo pašam nav nevienas nūjas. Bet tu pēdējo gadu nestrādāji, sanāk? Tu gadu jau nestrādā? Jā. Tu esi tā kā bezdarbnieks? Varētu arī tā teikt. Jā, oficiāli darbs neesmu strādājis. Bet tu esi strādājis, tad tu esi strādājis laikā, tā kā hoķī tu esi bijis.
Jā, man profesija Ir hokejs, profesionāls hokejs. Profesionāls hokejs kopš 18 gadu vecuma. Un tagad tev ir? Tu esi 8 gadus 42. vecāks par mani. Jā, 42 tev ir. Okay. Tad tu man pasaki, mums te blakus atrodas tas olimpiskais centrs. Kas ir to Dinamo? Būs, nebūs? Es nezinu. Tu visu kaut ko zini. Kas tur ir? Saproti, tas ir klausīties baumas. Jā, tas visu laiku notiek. Ja no 100 cilvēkiem 50 saka, ka būs, tad otrs 50 saka, ka nebūs. Un katram ir savas versijas. Katrs izdomā kaut kādus iemeslus, būs, nebūs. Un man pilnīgi jau smieklīgi paliek, kad sāk saukt uzvārdus, kurš ir pietuvinātākais tam informācijas avotam. Kas ir informācijas avots? Savickis? Nē, Kalvītis, kas tur ir? vienalga. Ulmanis, kas Es tur ir? nezinu. Tu esi tur bijis, tu esi tur kā zivs ūdenī. Es esmu spēlētājs, es biju kā spēlētājs, es nesēdēju ofisā. Nu, labi. Bet tās baumas un visas tās te runas un spriedelējumu un pieņēmumi man viņi līdz Tad tukšā kaklam. dešana tāda no viņa puses sanāk. Man viņi līdz kaklam ir. Kamēr nenotiek konkrēti kaut kas, tikmēr es vienkārši to laižu gar ausīm. Kāds kaut ko grib pastāstīt, ja ļoti grib, es izklausos, bet es to neņemu vērā, jo kad izlems, tad izlems. Un tad arī mēs Tagad kas to negās? Jo, saproti, tu esi pirmais cilvēks, kas ir saistīts ar sportu, Jā, sportists labi. un tēma sports šajā drošākajā vietā pagalmā suņu būdā. Jā. Un tāpēc es tev jautāju par to hoķi, jo es speciāli neesmu saistīts ar sportu, jo Latvijā tā ir ļoti sāpīga tēma. Manuprāt, man tā liekas. Man liekas, ka kaut kas tur sistēmiski nav pareizi. Par to sistēmiski... KHL. Tu man pastāsti, lūdzu. Kas ir KHL? Jo daudz cilvēku mums skatās, teiksim, Īrijā, tur Anglijā. Jā. Kas ir KHL? KHL ir kontinentālā hokeja līga. Ja tā ir Krievijā, tas viss ir par Krieviju. Viņi ir nosaukuši par kontinentālo Kontinentālajā hokeja līga. Jā. Viņiem ir tāda nosaukuma kā tur metalurgs, vai ne? Jā. Neftehīmika. Neftehīmika. Tas ir naftas ķīmiķis. Vai ne? Daži no Patulkojam. Tad ir, teiksim, Lokomotīve, Spartaks, Donbass, vai ne? Bija. Vairs nav labi. SKA, CSK, automobīlists. Komanda automobīlists. Tu vari pateikt, kas ir tas, kāpēc mums ir Rīgas Dinamo? Jā. Kas izskatās, es vienkārši te velku to te klāt. Tu saki, Donbass komanda bija, vai ne? Jā, bija, diemžēl. Viņi nāk, tagad tur, kur tagad Krievi ir tajā Donbassā. Tā ir tāda politiskā situācija, ka šīs komandas vairāk tur nav. Jā, bet mums arī tāpat gadās, ka mums arī sākās viss ar vienkārši Donbass no Rīgas Dinamo, un tad paiet 7, 8 gadi. Tieši tā. Vai ne? Un nav nevis komandas, bet varbūt tā viss tā kā tur notiek. Tas būtu ļoti skumji un traģiski. Es jautāju tev. Ļoti traģiski, jo galvenie jau, kas cieši ir cilvēki. Cilvēki, iedzīvotāji, bērni. Jo skaties, tas KHL, vai ne? Jā. Tas ir, rekurtā USSR, vai ne? Viss tā zvaigzne, vai ne? Viss tas pasākums. Un tas ir tā kā Krievijas orientēts tirgus, un tas Rīgas Dinamo vienmēr bija tas tā kā policistu, miliču komanda tā bija. Sākotnē. Un Spartaks tā bija gaļas kombināta komanda. Es nezinu. Tā bija. Bet ja runājam par šiem visiem gan simbolikām, gan simbolikām un to visu, tas ir vēsturiski radušies komandu logo, kur viņi vienkārši tādi ir. Tur visādi torpēdo, tas bija agrāk, kur Volgas ražoja vai... Jā, bet zini, kā Sandis skaties, tu esi bijis abos. Labi. Nevar salīdzināt. Tagad, labi, mēs nevaram salīdzināt ar Chrysleru arī. Kādi jautājumi daudzreiz ir pacēlušies, teiksim, ja mēs ņemam NHL, Chicago Blackhawks. Chicago, Melnie, Kraukļi sanāk, Hawks? Nē, bet viņu logo, kas ir? Es nezinu. Es neredzu viņu atbildēt. Vietējais iedzīvotājs, pamatiedzīvotājs.
Es nevaru atrast Chicago Nu, Blackhawks. kur tur vienā maliņā ir. Nu jā, Indiāns, jā. Indiāns. Jā, Tur ir radušies jautājumi arī par to. Ok. Par to Detroitā nosaukums ir Red Wings. Sarkaniet, tas arī tas pats. Arī kaut kādas kontrolē. Nu, tādi jautājumi, kur īsti nevar saprast. Ne? Un tādēļ ne jau tanī, kur arī te Kolumbusas zilajās jakas. Te arī ir zvaigzne. Es neaizstāvu nevienu. Jā. Bet teiksim, tie visi komandu nosaukumi, komandu logo ir kaut kādā veidā vēsturiski veidojušies. Bet tomēr nav tie nosaukumi tādi, kā, teiksim, tu gribētu spēlēt, es nezinu, noteikti tev kolēģi ir visā pasaulē, bet, teiksim, tu tā aprofējies no malas, komanda Lāda, vai ne? Tur jau pašā saknē ir neveiksmi, liekas, tā kā, Lāda, saproti. Draņķīga mašīna, jā. Bet logo jau arī ir Lāda, vai ne? Es viņu pat nebiju redzējis. Kur ir Lāda? Bet padomā laikā viņi bija tīri normāla mašīna. Katrs gribēja tādu. Bet tagad tu tādu mēs nevaram tagad kaut kādā veidā nosodīt. Nav nosodījums, ir jautājums. Tur jautājums ir, tie ir vēsturiski radušies nosaukumi, kurus katra komanda ir izvēlējusi. Es saprotu. Un man godīgi sakot, kad es spēlēju, tev neinteresē tas nosaukums? Man neinteresē, es neskatos uz nosaukumu. Kas tev interesē, ka tu, Man apspēlē to komandu. Vienalga, kāda tā komanda ir. Un tas pretinieks interesē. Mani pretinieks interesē, kad es spēlēju, man tas interesē. Jo mēs spēlējam hokeju, mums ir uzvara. Pārējie visi izdomā kaut kādas citas iemesls, kādēļ tas tā. Tad viņi izdomā, skaties, ko. Tad viņi izdomā. Tu esi sagatavojies. Bet tu esi mūsu latviešu dievs. Nē. Tu esi mūsu latviešu hokeja dievs. Beidz tā ir. Par tādām lietām runāt. Pagad, bet dzīvs, es saku, dievs. Tas taču ir vēl. Labākais Latvijas hokejs, manuprāt, kad ir spēlējis ar Helmuts Balders. Protams, tāpēc, ka Helmuts Balders ir Helmuts Balders. Bet pagad atļauj izrādīt cieņu. Ir jāmāk pieņemt arī cieņu. Tu redzi, kas kartiņas, tas ir. Vecīt, bet tas viss ir krāts, ņēmts, darīts. Tu pasties, katra kartiņa, lai tu viņu dabūtu, lai tu, tu redzi. Jā. Tas ir tā mīlestība tev. Jā, viņas ir, bet, godīgi sakot, ASV tas ir liels biznes. Tur jau tā lieta, viņi to iepako. Tas ir biznes, un saprotams, daļa no tiem ienākumiem nonāk spēlētāji hokeja, NHL spēlētāju asociācijas rīcībā. Saki, ko tu izdarīji par pirmo miljonu, ko tu nopelnīji, kad tu nopelnīji viņu? Viņi taču tev nenoliek vai neieskaita. Čemodāniņā. Viņi vai neieskaita bankā uzreiz miljonu. Pa mēnešiem, divreiz mēnesī maksā algu. Tāpat kā saimā, starp citu. Jā, un tad tā viņi tā tur. Es neatceros. Godvārds. Es tev pateikšu, ko. Man jau tas pits tā vairāk neinteresē. Nē, vienkārši tāda elementāra lieta. Es 19 gados atbraucu uz ASV. Reku, tu esi mums pasaka. Jā. Kas tev pa krakli ir virsū? SSSR, tu vēl esi junior. Un par to arī ir baigi foršais stāsts. Par to arī baigi foršais stāsts. Paņem rokās, tāpēc, ka noteikti neesi viņu kādu laiku turēji. Nē, es esmu parakstījis. Jo tu sāki kā juniors un beidzi, pastāstu, tas ir tavs stāsts. Tas bija tas stāsts, ka mēs, jauni puiši, mums pa 18, 19 gadiem, mēs spēlējam PSRS formās. Un īsti tām visām lietām mēs nepievēršam uzmanību. Zinām, ka tur notiks kaut kad, bet īsti... Ir 90. gads, jā. 90. gads vai 91. gads tas bija. Un mums ir spēle 31. decembrī. Mēs kaut kādu tur izlasu apspēlējam, uzvaram. Par godu tam skantās uzvarētāju komandas himni. Jā. Stāvam visi. Noskan jūs ieskrikt. Nākamajā dienā mums ir spēle ar citu komandu, citu izlasi. Un jūs atkal nostājaties? Mēs uzvaram, mēs nostājamies. Un pēkšņi vairs nevalkās PSRS karoks augšā, bet valkās Internacionālās hokeja federācijas karoks. Jā. Un kaut kāda hokeja internacionālā himna kaut kāda. Tā viņa tā standarta.
Mēs stāvam tādu. Kas notic? Nu, kas ir noticis? Kas tā pat tagad? Kur ir īstais? Nu, kur, Tu zināji, Dievs svētī Latviju toreiz tos vārdus? Dievs svētī Latviju toreiz, man liekas, ka toreiz zināju, jo skolā bija. Bija kaut kas, jā. Bija. Nu, bija tas. Tā. Bija tā auseklīša kustība pirms tam vēl sākusies. Tāpēc tu varēji zināt. Tu varēji zināt, tur auseklīši bija, un tad tas bija tas cilvēki jauniešu laiks, kad pretojās visam esošajam, un tad zīmēja auseklīši. Un tad prievīts bija, un viņš prievīts, un tās pašas kladējas tur zīmēja Latvijas karogus, un kurš tam pareizo krāsu ir iezīmējies. Tad tas bija ļoti svarīgi, tad tas bija mūsu protests. Paņem vēlreiz to kartiņu. Labi. Un pastāst, kas ir labajā stūrī apakšā, ne otrādāk. Labajā stūrī apakšā. Latvijas karogs. Nu, saprotu, kāpēc tas tā ir? Es nezinu. Kā var tā būt? Jeb arī, teiksim, kartiņa īpašnieks, kurš ir operators, kurš tikko uzvilka masku, teica, ka varbūt Austrijā tas viss notiek. Tas nebija Austrijā, ne? Šo es nevaru īsti pateikt, bet man tā liekas, ka šis čempionāts bija tieši Vācijā tajā brīdī, kad notika tās visas pārmaiņas. Baigi dīvaini, ka tas karogs tur ir. Jā, Krakls SSR, vai ne? Ražotāji izdomāja tādā veidā viņu izdarīt. Tev pašam tās kartiņas ir? Man nav. Es nedomāju, ka tu dabūsi. Es arī nedomāju, es viņas pats nekrāju. Tāpēc tev jautāju. Man nav nekādas... Tev pat kļūškas nav. Man pat kļūškas nav. Man nav vajadzīga mana slavas vai kaut kāda panākumu vieta. Pagaid, tev ir vietiņa. Mēs tikko pirms raidījuma uzzinājām, ka tev ir uzdāvināta 8. rindā, 8. vieta. Tu vari arēnā sēdēt, bet es nekad nesaprotu. Uz Filipa Kirkoro koncertiem un Alans Pugačovs Barisovs arī tu vari? Pagaidām tas vēl nav noskaidros jautājums, bet uz visām Dinamo spēlēm tanī vietā es varu. Uz hokeja spēlēm vai uz Dinamo spēlēm? Uz Dinamo pagaidām. Ja nebūs Dinamo? Tad nezinu. Tad tā 8. vieta, un ziniet, to operā parasti, tiem, kam mecenāti parasti nopērk sev vietu, un tad uz muguriņas aizmugurē, tur uzrakst tur kaut ko. Un tagad tev tur ir rakstīts Sandis Ozoliņš, ja? Es nezinu. Tu neesi vēl redzējis viņu? Kad es viņu ieraudzīju, tad vienkārši tur bija uzzīmēts 8. numurs. Bet visi zina, ka 8. ir tavējais. Nu, it kā jā. Nu, tie sportisti to zina. Nu, tā kā ir kas āsk. Bet davai vēlreiz atpakaļ. Es tā saku par KHL, pa NHL. Mans jautājums ir par to, kāpēc mums ir Rīgas Dinamo? Kāpēc mums ir jābūt tam Dinamo un Rīgas? Nu, kāpēc ar Krieviem ir jābūt saistībai? Jo tā nekā ir, tas pasies tev ir nākamā forma, tev tur ir Itera, vai ne? Nu, tā kā galvenais sponsors ir Itera. Jā, tas ir Krievu gāze. Kāpēc mums ir jābūt gāzei? Krieviem, kam tā ir hokeja, kāpēc tā nevar būt? Kāpēc Zviedrijā kas notiek? Es nezinu, kas Zviedrijā nav kāds hokeja izlases. Nu, kā mēs esam vajadzīgi? Mēs tev jau pastāstām. Mēs nevienam neesam vajadzīgi. Bet mēs esam jaudīgākie līdzjutēji hokejā pasaulē. Tā ir arī, tas ir būs. Bet Zviedriem mēs neesam ne Somiem, ne Čehiem, vai kāds ir interesējies, vai kāds grib iekļaut, vai kāds ir interesējies no hokeja pasaules, vai mēs varētu piedalīties varbūt Zviedrijas čempionātā, ja tas nav KHL, vai mēs varētu piedalīties. Nu, kāds ir interesējies? Es nezinu. Bet viņiem taču tajā Skandināvijā ir kaut kas cits. Nu, viņiem ir sava līga. Un cik man zināms, tad es par to teikt patiešām nevaru apgalvot vai ko, bet tās ir viņu vietējās komandas. Man liekas, ka viena komanda no Ungārijas spēlē citas valsts līgā. Bet es nezinu, kurā. Tu saki, pēc tiem saviem novērojumiem, ka mēs neesam vajadzīgi. Kam? Nevienam. Tikai mēs neesam paprasījuši arī. Es nezinu, vai mēs esam paprasījuši. Jo tie hokejs, kāpēc mēs nevaram, taisīt? Sorry, vecīt. Tas nav mans darbs. Tas ir kāda tev ir viedoklis, tāpēc, ka tu tur esi zivs ūdenī. Kāpēc mēs nevaram NHL? Es saprotu, Sandi. Bet kāpēc mēs nevaram uzrādīt NHL komandu? NHL? Jā, bet speciāli sagatavot NHL komandu un močīt uz turien, lai viņi močī uz NHL. Mums ir pašiem savu Latvijas komandu. Uzzina budžetu, cik tas izmaksās. Viņš priecātos par vēl vienu. Parēģina. Bez šiem limakiem visiem es saprotu. Mēs nerunājam Latviešu par to attālumu, lidojumu uz katru spēli. Un NHL, tas ir biznes. Viņi saskaitīs katru kapeiku, vai ir vērts vispār viņiem no Vancouveras pāri pusi pasaulē lidot spēlēt uz vienu spēli. Jo NHL grafiks ir 82 spēles. Ļoti, ļoti saspringts. 82 spēles gadā?
Sezonā. Sezonā. Regulārā sezona ir 82 spēles, ja nav mainījies kaut kas pa pēdējiem gadiem. Plus vēl play-off. Viņi noteikti aprēķinās, vai viņiem tas ir vajadzīgs. Nu, tu esi tagad to hoķi nospēlējis ļoti daudz. Jā. Bet tad tu ko dari tagad? Tu jau gadu neko nespēlē, nestrādā. Ko tu dari? Tu esi pieredzējis trenēties no rītiem un vakaros un braukāt, un tev ir spēles un tā tālāk. Tu esi pieredzējis tajā, tev ir cits ritms. Ko tu dari tagad? Noteikti no sākuma, pašā sākumā es pilnībā atpūtos, jo mans ķermenis, man visa emocionālā sajūta bija tā Es domāju, tā kā mačāk, varbūt, kas vienkārši izsūc. Viņam vajag atpūsties. Izsūkta, ka es pēc mēneša tikai atgūstos pateikt, ok, tagad es jūtos normāli. Es nodarbojos ar biznesu. Tad tu tomēr strādā. Nu, bet tas nav, man nav ikdienas alga, teiksim tā. Es neesmu noalgots darbinieks, ja, teiksim tā. Bet es strādāju, es darbojos dažādās sfērās, mēģinu kaut ko tur izdarīt, kaut ko veidot, kaut ko radīt, kaut ko. Okay, tāpēc tu garlaicīgi paliek kaut ko darīt. Zināt, kaut kādu kustību vajag. Kustība ir vienmēr. Tāpēc jautāju, tev suns ir? Man ir suns, jā. Tev zālīte arī ir? Nu, es domāju, kur ārā pie mājas, privāta māja. Jā, viņam ir, kur un ka viņi palaid. Kas to vāc visu? Tev ir doks. Doks ir, viņš ir manā izmērā. Jā. Viņam ir milzīgi. Dažreiz man nāks ar lāpstu. Jo tas tiešām ir lāpsts. Ja traktors. Jā, tad, ja mēs esam pilsētā, tad esam maisiņai. Paņem tādu lielāku maisiņu līdzi, lai neatstātu viņa tur pēdas. Bet tad jāņem tāds mais, tāds mais. Nu, apmēram, lai tā. Tā ir. Un tagad man mamma to tā pieskat un pietīra. Jā, viņam zālīti ir, bet viņam niķis ir rakt. Tā viņi ir, tā viņi dara. Viņiem roka un tā viņa daba, un viņš izroka tādas bedres, ka dažreiz es viņas bēru ciet. Mēs tam nākamajā dienā atkal viņš ir skraidījis pāri, atkal turpat bedri. Viņam tur sāc turpināt zem deguna un lamāties. Tu zini, cik daudz letiņu ir izbraukuši ārpus Latvijas pēdējos 10 gados? Nē, nezinu. 90,000. Daudz. Jā, ne? Es atklāšu to noslēpumu. Sāns nekad nav redzējis nevienas suņu būtas raidījumu. Tas ir johaidīgi gadās. Gadās, Zatleram arī tā gadījās. Es izdomāju vienu no veidiem, kādā veidā varētu mēģināt tiem cilvēkiem radīt ieganstu, vismaz tā kā, mēģināt atgriezties. Skaidrs, kāda man tā schēma galvā. Džeki ražo ģimene, ražo zemes-riekstu sviestu. Pure, very gold, tur viss ir dabīgs un tā tālāk. Dabīgāks nekā angļu valodā tas saucās peanut butter, kas ir ļoti populārs bērniem. Vai ne? Nu, lūk. Un es piedāvāju variantu tādu. Hei, Anglija un Īrija, daram tā. Jūs ieraudzīsiet to linku apakšā. Tur būs rakstīts Nuteko. Jūs tur piezvaniet, ja jūs gribat. Jo tas plāns ir tāds, jūs varētu izplatīt šos sviestus tur. Jo viņš ir, tas sviests sanāk, viņš ir kvalitatīvāks, bet katrā ziņā tas ir Latvijas produkts, ja jūs tur viņu noietu, viņam tur dabūtu, kā merchandiser, tad šeit būtu lielāks, tas, tā ražotne būtu lielāka, būtu varētu cilvēki strādāt, varētu griezties atpakaļ, un savu štuku, divas tu varētu nopelnīt. Tas ir ekskluzīvs, ir sevišķi tur, kad ir zaļais, tā kā zaļais, mēs ēdam zaļi tā kā. Tas ir tev? Vienkārši, paņem pagājušo. Es nepazīstu, es viņu pats pagājušo. Nē, viņš labi, es zinu, ka man bērni ļoti patīk. Tavu bērnu latviski nerunā? Nerunā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir amerikāņi. Viņi visu savu dzīvi nodzīvojuši Amerikā. Tur ir arī mana vaina nedaudz, bet būtībā, un to jau es vienreiz stāstīju, nepārtrauc tēdi, savādāk palikšu dosmīgs. Man jaunākais dēls, mēs runājam visu laiku latviski, latviešu valodā, ģimenē. Un vienu brīdi, es neatceros, kurš īsti vecums tas bija, 3 vai 4 gadi, viņš pārstāja runāt vispār. Šis lasīja kaut ko. Jā. Un mēs tad bijām arī, salīdzinoši jauni vecāki un nezinājām, ko darīt. Vedām pie doktoriem un neviens neko nevarēja nekādas atbildes sniegt. Un kā jau, pirmais bērniņš, mēs cenšamies dot viņam visu, ko vien varam. To labāko. Visu, ko vien varam. Klavieru stundas, sporti,
Mēs viņu aizvedām uz franču novirzienu bērnu dārzu, lai vēl franču valodu iemācās. Mājās runājam latviski, ar saviem draugiem viņš runā angļu valodā it kā. Un beigās viņš pārstāja runāt. Pa daudz, ne? Un tad mūsu tādā sapratnē, mūsu tādā vecumā mums likās, ka varbūt viņam tas viss ir pa daudz, un viņš vienkārši apjūtas. Viņš vairāk nezina, kurā valodā viņam runāt. Jo tāpatās sīkie skatās televizoru. ASV televizors, angļu valodā. Čomi angļu valodā runā. Varbūt tas mans pieņēmums, tas nav tāds. Viņš beidz runāt. Viņš gadu nerunāja. Gadu nerunāja vispār. Pēc tam runāja. Pēc tam gadu nerunāja. Un tad mēs ar savu sievu izlēmām tā. Mums ir viņš drīz jau jālaiž skolā. Izlēmām, ko mēs darām. Mūsu lēmums bija tā kā, tā nākotne bija kaut cik maz paredzam, ka mēs pavadīsim to ASV un ka viņa mācīsies skolās. Es saprotu, ka paliks tur, jā. Tad mēs izlēmām, ka mēs ar viņu sāksim runāt angļu valodā mājās. Un cik viņam tagad gadi ir? Viņam tagad ir 20. 20 gadu viņš runā? Vairs neklusē. Uzreiz. Un pēc tam, pēc kāda laika, viņš pamazām, un mēs sākām runāt angļu valodā. Un tā ar viņu iesākās. Un mēs runājam angļu valodā ar viņu. Jaunākais dēls. Tas jau nav muļķis. Viņš skatās, ko vecākais viņa bračka dara. Un? To pašu. Tā ir taisnība. Dāmas un kungi, es jūs iepazīstināšu ar operas direktoru. Ja jūs gribat skatīties labāko raidījumu politiskā pamfleta līmenī, tas viņa būtu tā īstā vieta. Vau! Protams, iegudies manāču. Riga pus. Suņu būda. Vau! Atgriežamies tagad uz šeit un tagad. Es esmu tajā saimā, jā? Rekurī skaties, zaļais puķis saimā. Lasīja kaut ko, bija tā? Bija virsraksts. Jā. Un, mēs taču sarunājam, ka mēs par politiku nerunāsim. Es par sevi parunāju. Labi, kā es varu palīdzēt? Kā tu redzi, kā no saimas puses var palīdzēt Latvijas sportam? Ne tikai hoķim, bet Latvijas sportam. Tev ir jābūt vīzijai, tu zini, tu esi insiders. Tu redzi tās sāpes, manuprāt, un tu zini, kas ir jāmaina sistēmā. Man ir, un tā ir skice. Pastāsti. Kas ir tas? Nestāstīšu. Nekāpēc? Kāpēc? Tā ir skice, jo atrodoties tieši tanī vidē, tieši saprotot, kāda tiešām ir situācija, cik daudz finansējums nepieciešams, cik sporta veidi ir, kuri mums ir prioritāti. Kur mums ir labi, kur mums nav prioritāti. Kur mums nav. Tur ir jāpieņem daudz lēmumu, kuri varbūt tās ir ļoti nepopulāri. Ļoti, jā, bet viņi ir jādara. Balstoties uz mūsu finansu iespējām, uz mūsu iedzīvotāju. Visiem iedzīvotājiem botus nevajadzētu nopirkt. Tā ir taisnība. Un tādēļ tas viss ir tam, ja ir tāda institūcija, kas visu to var vadīt, tad var sastādīt plānu,
pieņemt tos sāpīgos, bet svarīgos lēmumus un virzīties uz priekšu un attīstīt. Godīgi sakot, man pašam. Jā, tev. Vissvarīgākais ir, lai jaunieši nodarbojas ar sportu. Precīzi. Jaunieši skolās. Precīzi. Skolās, lai viņiem ir fiskultūras stundas, lai viņi vismaz cenšas sev fiziski attīstīt. Jā. Un ar sportu iegūst to pieredzi, ko nozīmē kaut ko pārvarēt, ko nozīmē, kā daudz bērnu saka, es nevaru. Nav tāds vārds, es nevaru. Tieši tā, un priekš tam ir pedagogs, ne treneris, pedagogs, kurš viņam parāda to, kurš var to iemācīt. Es gribētu tās ir dzīves vērtības. Es to visu, jā. Sandi, tev ir pilnīgi taisnība. Bet klausās tagad tie, kas vēl nezin, ko dzīvē grib darīt. To fulfēlu, ko jums viss stāsta, varbūt uz ausīm stāsta, ka to nevajag, tas nav labi, to nevarēs, tas baigi grūti un tā tālāk. Tas tiešām ir fulfēls. Jo šīs kārtiņas, viņas nerodās pašas no nekā. Jūs priekšā, dāmas un kungi, stāv cilvēks. Jā, viņš ir talantīgs hokejists, jā, viņam Dievs ir iedevis kaut kādu gramu talantu, bet viņam ir nenormāls, milzīgs darbs tam visam pamatā. Milzīgs darbs. Un ir jāstrādā ar to talantu, kas tev ir dots, lai tu tālāk varētu viņu attīstīt un tagad būt tā kā, pieņemsim, Sants Ozoliņš. Sorry, vecīt, klausies. Tāpēc, ka tu esi piemērs. Tev jābūt, tu esi piemērs un atzīst, to viss tā ir. Es neesmu ideāls. Es teiksim tā. Āsk. Es neesmu ideāls. Es esmu izdarījis, es kaudzēm kļūdas. Pārējais darīja. Tas dzīves cilvēks. Tā bija mana pieredze un vēl joprojām pieļaut kļūdas. Mēs varam joprojām paņemt un uztaisīt kļūdas, pieņemsim. Uztaisam tagad kļūdas. Uztaisam. Nē, speciāli jau nevar. Vai speciāli? Nē, es negribu. Nē, tieši tā. Nē, kļūda. Nē, tu vari taisīt kļūdu, vai ne? Bet es viņā varu nepiedalīties. Es pat nevecīt. Tev ir jāpiedalās. Es paņemu nulli. Nav, es esmu cilvēks, kurš es varu mierīgi pateikt nē. Protams, ka tu vari. Protams, ka tu vari. Palācies malā. Skaties. No. Skaties šitā. Re, kur ir ripa. Ja? Ripa. Re, kur ir nūja, bet viņi nav ar kreiso. Tu esi krēlis, cik es saprotu. Nē, man pareizo. Šai pareizi? Jā. Tu vari, iemest to ripu šeit iekšā. Vienkārši iemest iekšā? Jā, nav no kurienes. Tā kā vienkārši. Tu vari noņemt nost tās ausis, tev netrauc. Nē, man viss netrauc. Paņemsim nost. Vai pēdējos arī. Tā kā mēs varam viņu iemest iekšā, ja? Īzīši, kurš to nevar izdarīt? Vai zini, kā izdarām? Vai izbliežam, nafik kaut ko? Salāvām. Nē, es nepiedalos. Davai. Nē. Izsitam ārā. Šitai, pasties, šitai. Es negribu. Pēc tam kā? Saprot? Skaties. Prieš kam? Kāpēc ne? Šitā nav. To es nesaprotu. Es jau nerunāju par to. Prieš kam kaut ko laus, kas ir tik skaisti? Ai, davai. Ieguldīts darbs. Cilvēks ir domājis. Es negribu to. Tā ir drošākā vieta pagāmā. Mēs varam tā daudzīt. Tā ir palaidnība. Jā, davai patāvsamies. Zini kā? Varbūt labsirdīgas palaidnības. Šitā būs labsirdīga palaidnība. Šī nav. Nav. Nelabsirdīga. Paklausies. Nelabsirdīga būtu tad, ja mēs televizoru sadauzītu. Tas būtu... Arī tas pats ir. Kāds... Iedod man to. Iedod. Izdauzam. Tāpēc, ka mums būs pēc tam piemērs, jo tas ir Sandis Ozoliņš šeit. Mums būs caurums. Tici man. Kā mums nav nevienu suvenīru no tevs? Izdauz man caurumu, lūdzu. Izdauz man. Es tik lēdz izdauz. Ja tu gribi izdauz caurumu. Ja tu gribi ieraudzīt kādu caurumu, kurus es izdauzījis, tas ir kādā no hokeja ģērbtuvēm, kuras patiešām esmu izdauzījis caurumu. Bet tu nevari uzšaut tā, Nē, par šito sienu, nē. Cilvēks ir ieguldījis. Bet tā ir mūsu siena, bet cilvēks ir ieguldījis darbu. Re, kur es esmu. Un tu to darīji? Jā, Malacis. Davai, lūdzu. Nē. Mēs gribam caurumiņu no Sandos. Es to speciāli nedarīšu. Viņš to negrib provocēt, ka tu to nevari. Es varu. Tu nevari. Es taču neesmu 17-gadīgs puika, kurš teica, tu nevari. Nē, es varu. Un savus nedauzīšu. Es tev neļauju. Kāpēc es nevaru uzšaut? Tā ir, ka priekš kam lauz sienu, kas ir nopietni sataisīta. Malacis, un kāda jēga no tā bija? Pagaidi, davai pagaidi. Nē. Kā tik nesakaujās? Man arī bail. Es vienreiz redzēju NHL, kur viens spēlētājs ievilka ar šaibu otram pa zobiem.
Tas ASV, ja? Jā, vienā rāvienā 7 zobus izsita, aiznesa viņu uz garderobēm, nespēlēja otro periodu, bet trešajā atkal bija laukumā Ar visiem zobiem. bez tiem 7 zobiem un vēl izkāvās. Traņķis. Jā. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Suņu būdā. Vau. Nē, Sandi, es nesaprotu, baidies. Tu esi Nebaidos. drošākajā vietā pagāmā. Skaties, kas klausies. Skaties, kas man te ir. Nu, Man te ir krekls. paldies. Skaties. Rekords, tev ir krekls. Jā. Sportis varēs Ko pasīt. nozīmē uzraksts? Glaudīts kaķis ir vājš kaķis. Jeb arī mīļš mierā, bezbailīgs karā. Es speciāli runāju skaļāk, lai mikrofonā netiek. Jā, mums jāpietīk. Un te tev ir vārtī. Čau! Okay. Man patīk. Tas tev, lūdzu. Smunks. Tas ir Paldies. tev, tas tev no suņbūts. Bet nu, man jau nevajag neko no tevs pretī, ja nevienīgi tu izdauzi caurumiņu. Es tev apskaušu. Runājot par apskaušanu, klausies, man ir tāds jautājums, es parasti tāds jautājums neuzdodu. Bet tu esi gejs? Nē. Nu, un tu iepērcies Maksimā? Jā, maksimāli. Jā. Nu, Pēdējā laikā neesmu iepircies. cik pēdējā laikā? Godvārds nezinu. Nu, Nu, taču tu nē, paņem bišķiņu zodiņu no mikrofona. Nu, jā, pagad, nu, tu... Kopš tā notikuma... Taču nē? Neesmu. Tagad stāv, tagad es tevi apķeršu. Tagad es tevi. Malacis, paldies tev par to, jo tas ir ļoti svarīgs valsts patriotismu līmenis, jo, ja ir tāda kompānija, kas joprojām tiesājās un mēģina pat vēl piedzīt no cietušajiem naudu, Jā. tad tas nav šī valsts neiet pareizā virzienā, ja tādas lietas notiekās. Tāpēc arī es esmu no šo visu to Maksimas parlamentāro komisiju. Un paskatieties, man bija aizvakar Valds Dombrovskis ciemos, tas, kurš tagad 28,000 eiro mēnesī pelna Briselē sēžot. Un mēs viņu tā kā pratinājām par to, kāpēc viņš atkāpās. Jā. 2 stundas 30 minūtes. Paskatieties zolitude.saima.lv, tur ir tā sēde. Viņš atbildēja, zini, cik konkrēti? Vispār necik. Kas ir tajā valstī jādara, lai šitā te nav? Nu, ja tu būtu, tu zinātu, ko darīt. Tu saki, Mums jāmainās pašiem. Jā! Mums jāmainās pašiem. Ne tikai skatoties uz tiem, kas ir ievēlēti un darbojās parlamentā, Saeimā, vienalga kur. Mums pašiem, kā cilvēkiem, ir jāmaina savu attieksmi. Dos tev ieliešu ūdeni. Davai. Kas notiek ar to kausu? Ar kādu kausu? Ar to kausu. Nu, tas esmu Stanley kausu ieguvējs. Stanley kauss glabājās Toronto slavas zālē. Jā, viņš tur labi, viņam tur labi iet, bet kas notika ar to kausu, kad viņš neatbrauc uz šejienu, jo katrs hokejs drīkst atvilkt viņu savā mājā? Tanī laikā tas bija 96. gads, un godīgi sakot, NHL bija bail vest viņu uz bijušos Padomju Savienības teritoriju. Aha. Un tādēļ viņi neatved. Viņi aizved viņu uz Zviedriju, viņi aizved viņu uz Vāciju un uz Latviju, kaut arī kā es lūdzos, es teicu, ka tiks nodrošināta apsardze, tur tas vai kas, un tad vēl nebija tik labas attiecības tieši tanī gadā. Un viņi pateica, nē, mēs to nedarīsim, mēs to nevaram atļauties, mēs neesam droši par to, ka tu atbrauks uz Ameriku, tu viņu vienkārši paņems uz savu laiku, kas tev pienākās. Viņš ir viens visā pasaulē. Man tā liekas, viņam kopija arī ir. Man liekas, tāpēc kā Putinam vismaz 4. Nē, es nezinu. Man tas šķiet. Un pats stulbākais, par ko man bija lielākā škrobe, ka nākamajā gadā jau tā visa politiskā situācija tā kā izlīdzinājās un tā tur nomierinājās. Viņi atved viņu uz Krieviju. Uz Krieviju atved? Un uz Krieviju atved un pa sarkano laukumu viņi staigāja ar viņu. Un tieši manā gadā viņi Ko tu pateici viņiem par to? Ko pateici, lai viņi ir johaidī? Es atteicos no tās savas kausa dienas, ko es tomēr nožēloju. Jā. Tieši tā, lai es saku, kāda jēga, es viņu esmu ņēmis, toreiz cēlis, tur savus sīkos līdz iekšā viņus sēdinājis. Bet tas jau, to es esmu pieredzējis, bet latviešu tautu, latviešu hokeja līdzjūtēji gribētu arī viņu redzēt dzīvē. Protams, ka jā. Tas jau bija galvenais.
Ne jau, Okay. ne jau tur man sēdēt ar viņu uz dīvāna Es un saprotu, skatīties. vecais čau. Tur jau tas bija, un par to man bija ļoti liela tāda škroba. Tas ir tev no Suņbūdas. Paldies. Tas tavs vārds, tavs uzvārds. Datums, kad tu beidzot atnāc pie mums. Kādēļ beidzot? Nē, Man pirmo reizi viņš uzreiz momentā bija. Es esmu kaut kur dzirdējis, ka šī ir viena no tavām pēdējām intervijām. Tu tā kā negrasies vairāk tev apnikt. Es domāju, ka tev apnikt, ne? Sandi, atnāc pie mums! Sandi, atnāc, mums vajag reitingu. Saka godīgi, Suņbūdā Zini, kā ir? Nosaka. Zini, kā ir? Es zinu. Man patīk, kad es varu kaut ko pastāstīt, ka man ir pašam interesanti. Tagad tev ir interesanti. Jā. Okay. Mēs par kaut ko runājam, kaut kas jauns, kaut kas interesants, bet ja man jāmaļ viens un tas pats jāatkārtojas intervijās, man pašam jau paliek garlaicīgi. Un tas tam cilvēkam, kas viņš nav iedziļinājies tajā personībā. Viņam jau arī nav vairs tik interesanti, jo man nav stāsti jauni, man nav jauni piedzīvojumi. Tev tagad ir, skaties, mums ir mūsu pacietīgais klausītājs Juris O. Viņš jautā, cik reizes dienā tu vari? Ko? Varu. Cik reizes dienā tu vari? Ko? Es nezinu, kā tev liekas. Kas tev pirmā asociācija nāk? Nav nejausmas. Tev jābūt ir asociācijai. Cik reizes dienā Sandis Ozoliņš var? Jautā Juris O. Tā ir mana daļa. Un Jurim O gar to nav nekādas daļas. Tad Juris O vēl jautāja, ko es varu, kad es varu, kāpēc es varu. Okay, un viņš jautāja, kad tad tu atdos viņam tos 2 alus? Kā? Tad viņam ir jāiznāk atklātībā, nevis jāsaka Juris O. Un ja es esmu zaudējis derībās un es to neatceros vai apsolījis, tad es viņam atdošu tos 2 alus. Klausies, es tev varu palīdzēt tādā ziņā, ka tu mums raidījumā atbalstītājs ir Spirits and Wine. Tas ir lielākais alkohola tirgotājs valstī. Jā. Un ir tā, ka ir ļoti grūti izvēlēties dāvanas cilvēkiem, kuriem viss ir. Pieņemsim. Es uzskatu, ka tev ir ļoti daudz tas, un man ļoti grūti ir iedomāties, ko tad tev vajadzētu. Un tad tev no Spirits and Wine īpašnieka Lūkina kunga personīgi. Tu esi bijis tajā veiklā kaut kādā? Vienreiz iegāja, jā. Ie vēl vienreiz. Te tev ir dāvana kārtē. Tev tur ir, tu vari nopirkt, ko vien tu vēlies. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Suņbūda. Vau! Vecīt, paldies, ka tu mums esi. Da. Tas ir viennozīmīgi. Krākli, kāds bija un kas tas ir tagad? Profesionāla sportista liktenis ir tāds. Kamēr tu spēlē, tik tā ar tevi ir uzmanība. Tā kā balerīnē tā gribi teikt? Pagaidi. Kāds sakars ar balerīnu? Tāpēc, ka viņai 22 gados viss beidzās. Nē, labi, man beidzās 41 gadā. Nē, bet noteikti tāds process ir, un tas ir jau ilgadēji pierādīts. Gadu, varbūt 2 tev vēl atcerās, pēc tam tu paliec aizmirstībā, nāk jauni spēlētāji, jauni talanti, jauns viss un viss. Un tāds ir profesionālā sportista liktenis. Skrastiņu neviens neaizmirsīs, Irbi neviens neaizmirsīs. Balderi neaizmirsīs, un atvaino man arī Ozoliņš neaizmirsīs. Es vispār tevi iepazinu caur datorspēli. Man bija Sega, un tur bija ierunāts NHL hoķis, un tur bija Ozoliņš! Tur bija, varbūt tu atceries savā pirmā. Tas bija jau tik sen, tā bija Sega. Tā bija Sega, un tur bija Ozoliņš! Un man šausmīgi patīk, es tagad pamēģināju to NHL hoķi paspēlēties, un es tik sarežģīti. Tevi noteikti neaizmirsīs šitas Džeks. Paņem savu kolēģi, Uldi ciemos. Šitais Džeks, viņš visas kartiņas sakrājas no tevis. Viņš grib no viņam noteikti pāraksties. Tu šodien mums pārakstīsies. Nav problēma. Obligāti. Pārakstīsies arī. Man šodien jāiet uz Latvijas televīzijas to sastrāgums. Es uz rokas nerakstīšu. Uz krūtīm. Nerakstīšu. Uz krūtīm. Es nerakstu. Kāpēc ne? Kur tu rakst? Caurums sienās stundē daudz. Man ir divi noteikumi. Sevišķi jebkuram cilvēkam. Uz ķermeņdaļām es neparakstos. Nopietni, ja? Jā. Uz ķermeņdaļām es neparakstos. Un bērniem uz jakām es neparakstos. Kāpēc bērniem uz jakām ne? Ka bērniņš tur izdomājis, es labāk atradīšu kādu papīra lapiņu vai kaut ko citu vai fotogrāfiju un parakstīšos uz fotogrāfijas. Nevis bērniņš savā
savās domās ir izdomājis, ka būtu baigi forši atnāk mājās, un mamma viņam saka, ko tu esi izdarījis, tā ir tev vienīgā jaka, tev rītā. Bet tas ir Sandis Azalīns! Nu jā, bet un tādēļ es uz parastiem apģērba gabaliem cenšos neparakstīt. Bet pieņemsim, ja es tev palūgtu, lai tu paraksties uz zaļais pūķis saimā, vai uz sienas, pieņemsim, suņu būdā. Uz sienas suņu būdā es parakstīšu. Vai pieņemsim manu spieris. Nē, uz pieres tev nerakstīšu, beidz rakstīt. Tas nav nekāds orgāns, tas ir piere, tas ir deputātā piere. Tas ir ļoti svarīgs aizsardzības orgāns. Tam pelēkajam šķidrumam, kas tur it kā tur... Kad tu pēdējo reizi kāvies? Spēles laikā. Bet tagad, tad maksāja papildus naudu par kaušanos? Nē, tas nav mans tiešais darbs, un tā man par to nemaksā. Man maksāja par to, lai es gūtu vārtu un būtu rezultīvs. Nu labi, un tagad tā kaušanās ir, tad vienkārši uzšauj, pēc tam jau tā dusma paliek, tad pēc tam nav tā, ka beidzās tā spēle, visas kameras tā kā izslēgts ir, un tad jau tu džeks sadies tā vai tā. Pēc tam nav vēlreiz. Zini, ja ir bijusi, varētu teikt, tāda godīga džentelmeniska attieksme. Nu jā. Nu tā, laukums ir laukums. Mēs spēlējām, kaut kas tur sakasījās, izkāvās. Katrs aizgāja uz savu pusi, viss notika kārtībā, bums. Tas bija man arī pirmais pārsteigums ASV, ka es atbraucu, spēle, 2 kaušļi, riktīgie kaušļi, kam ir tīrais darba apzīmējums, viņš ir komandā kauslis. Viņi līdz asinīm viens otram to ģīmi dauza pa īstam. Nosēžās, sēž tās 5 minūtes, vakarā aizējam vakariņot. Un tur tāds barčiks ir blakus. Yeah. Un tie 2, kas uz laukumu pirms 2 stundām. Labākie draugi. Sēž, dzer aliņu, uzkož riekstiņus un runā par, nezinu, vienalga par ko. Un es tad prastam kausam, klausies, kā tā tu vari, tu taču patās pirms 2 stundām, viņi kāvies, tā, ka vicojās pa īstam, tā pa īstam kaušanās. Tas nav kaut kāds... Tā kā šķīst, jā. Ķīniešu balets, tur pa īstam, kad dod, tad dod. Un viņš saka, klausies, tas ir mūsu darbs. Tā ir mūsu profesija. Mēs savu profesiju. Mēs izdarījām, kas mums bija jāizdara. Ārpus laukuma. Mēs varam būt labākie draugi. Redzi, Latvijā ir tā, ka hoķis, mums ir tiešām tie labākie klausītāji, ne, bet fani tā kā tu esi. Ir ļoti atbalstoši, patiešām pasaules čempions un Rīgas Dinamo. Citas komandas, kad brauc spēlēt pie mums. Viņas tā kā tas ir viss stromīgi. Tieši arī stromīgi, nē, bet ir gandarījums. Ir gandarījums spēlētājiem, ka publika atbalsta. Protams. Pat, ja tas ir pret viņiem, bet viņi redz to visu. Tas feedbacks notiek visu laiku. Tas notiek, tā visa aura, tās emocijas tur ir, un viņiem ir prieks spēlēt. Bet par to prieku, par tiem faniem, Latvijā daudzi bērni gribētu spēlēt hokeju. Un iespējams man nebūtu paveicies ar operatoru, ja viņš nāk no bagātas ģimenes. Bet viņš krāja tevi. Viņam ir vecas slidas. Te viņas iedomā slidas. Tās nav manējās. Nē, tu āski. Tev taču ne tev nūjas, ne tev slidas ir. Nē, slidas viens man ir. Slidas tev ir. Un tā lieta ir tāda, ka hoķis ir dārgs sporta veids. Jā. Ne tikai tas, ka tas ekipējums maksā naudu. Katrs grams kaut ko vienmēr maksā. Bet galvenais, ka Latvijā tās pašvaldības, vai ne? Un arī tas ledus ir mega dārgs. Dārgs. Bet tā prioritāte no visiem sporta veidiem Latvijā, taču hokejam sanāk ir visvairāk tie pluspunkti. Ne, tā nav? Tā pirmā vērtība. Tas feedbacks. Zini, katrs, kas nodarbojas ar savu sporta veidu, viņš liekas vislabākais. Vislabākais, vismīļākais. Vai tas nav no tādas sērijas? Vai tas ir hokejs, vai tas ir basketbols, futbols, bobslejs, orientēšanās sports. Viņiem tas ir viņiem tas ir viņa. Bet ir valstiski prioritārs. Mums tas hokejs ir, basketbols ir. Ko tu tur vēl esi pamanījis? Kā lai pasaka valstiski prioritārs? Pīķi nedod nevienam. Te dod iteru, vai ne? Tas jau nav. Basketbolā mums daudz melnie spēlē. Tie nav neģi, tie nav vairs letiņi. Nu jā. Bet tās profesionālas komandas.
Nu, labi, bet tad es gribu to tavu vīziju bišķi izmaukt. Nu, pasaka kaut ko tiem, tagad tu brauks piekdien, vai ne, pie paraolimpiskajiem... Sēdhokejistiem, sestdien. Jā, sestdien vai ne? Nu, tiem taču arī drausmas notiekās. Tādā ziņā, ka no valstiskās puses mums ir Aigars Apins, kurš vairāk divkārtējais pasaules vai olimpiskais čempions. Viņš ir palabo mani. Es nezinu. Lieta ir tāda. Mums ir noteikts kaut kāds finansiāls limits, ko mēs varam iztērēt. Tālāk? Sporta veidi ir ļoti daudz. Jā. Un kā mēs iepriekš runājām, katram viņš ir vistuvākais un vismīļākais un vissvarīgākais. Un viņš tu man neko nepasaka, tā kā Dombrovskis tagad Nē, pagaid. Es eju pie tā. Mums bāči pietiek, tur viss labi ir, jā? Okay. Valstī jāatbalsta. Nu, tur ir jāpieņem. Tad tu man prasa programmu. Es tev prasu, ko darīt. Programma man nav gatava. Bet es zinu apmēram vīziju, kādai tai būtu jābūt, un tā nebūs patīkam daudziem. Jā, vajag skaldīt, tur kaut kas ir jāskald. Tā varbūt nebūs patīkam daudziem, bet būs iespēja attīstīties. Aleluja, ļoti labi. Katru reizi, kad tu spēr soli uz priekšu, reāli dzīvē, nu nevis tā, ka es tagad dzīvē savā spēru soli, bet kad tu ej, vai ne? Tu taču redz pakrējas palābi, brauc trolēbus, brauc mašīnu, brauc šitas, brauc tās, tu taču visu laiku domā par to. Tagad es tev pajautāju, tu taču arī padomā par to. Saprām, es padomāju. Vai ne? Es par to esmu domājis daudz. Par to daudz. tev visu laiku, pirms miedziņu tu pamocies, vai ne? Aizmirst, vēl bišķiņ, nu tagad visu laiku domā par to. Jā. Bet tā kā vajadzētu kaut ko padarīt, jo es esmu tur tajā saimā iekšā, es redzu, tur nekas ar to viss nenotiekās. Piķis pietrūkst un vēl mazāk atņem. Jā. Un tā kā vēl trakāk būs. Cik ilgi vēl marinēs to ideju? Varbūt padalies ar mani. Mēs varam ne jau pie mikrofoniem dalīties, jo tās nebūs populāras idejas noteikti. Tas būs ļoti nepopulāri lēmumi, kas ir jādara. Ļoti nepopulāri. Nu, jā, nu. Un mēs aptuveni apjaušam, par ko ir runa. Jo tur notiekās ļoti liels bezspriģēls. Jaunieši mums brauc projām www.airbaltica.lv, jo kā šo mēs diržižam arī, mēs nereklamējam Airbaltica. Bet runa ir par to, ka viņi brauc prom. Valstiskās programmas nav. Reku, un mēs mēģinu cilvēkiem piedāvāt vēlreiz, Džeki, davai, sāciet pārdot šito sviestu, kurš ir mega pjūr tur tajā tālumā. Un tad jūs kaut kādā veidā varat tad atpakaļ. Es vakar biju aptiekā, un aptiekā prasa, mēs meklējam A komandu. Man kaut kur palikt tas flyers. Es tev meklēju darbiniekus. Jā. Nav darbinieku. Nav darbinieku. Cilvēki grib, bet darbinieku nav. Man apkārt vazājās Džeki, manā vecumā ar pivoniem apkārt. Un streļīt cigaretes no bombžiem. Jā. Jauni Džeki. Kādā sakarā? Ej un strādā. Un tāpēc es tev jautāju, tu esi izbraukājis dzīvošanā tālāk. Vienmēr būs kaut kāds procents noteikti cilvēku un sabiedrības, kas arī tā darīs, lai arī viņam piedāvātu vienalga ko. Tāpēc ir sliņķi, vienmēr tā ir būs. Ar to ir jārēķinās. Bet mēs esam pārāk mazi maksimālisti, kaut kāds procents, kas arī darīs visu iespējamo un pārgriezīs jebkuram rīklu un iedos dunks. Jā, un ies močīt un pār līķiem močīs. Jā. Mums, manuprāt, ir pats svarīgākais, lai tas vidusslānis ir ar veselo saprātu. Un tu esi šajā vietā. Bet veselais saprāts mums tiek interpretēts. Bet tas nenotiek vienas dienas laikā. Tas notiek pakāpeniski. Un ja mēs pastamies vispār uz mūsu valsti, mēs neatkarību ieguvām 91. gadā oficiāli, ja? 91. 92. gada posmā. Mūsu valstī ir tagad cik gadi? Mēs tikko svinējām 98, ne? 97. Runājam par kopš 91. gada. 23 gadi. Jā, precīzi. 23 gadi. Nākamajā novembrī būs 24 gadi. Nu jā, mums būs 100 gadi nacionāla teātra. Es pēc tā rēķina. Jā. Nu, es uz šo visu procesu skatos kā uz bērna attīstības. Tā kā tavs dēls tikai vecāks par 3 gadiem. Jā, bet tas pats valstīm, manuprāt, ir jāaiziet posmiem, ir jāaiziet tiem pusauģu gadiem, tā kā tās pūtītes ir, vai prišķiklis sejas. Un tad mēs varam mainīties. Bet tas ir no tās puses, mēs prasam tagad
no valsts. Uzreiz davai dod tagad. Viss tagad Jā. momentā. Jā. Valstī un arī sabiedrībai, kas bija Jā. dzīvojusi Jā. Padomju Savienības Jā. laikās. Viņi arī nevar tik ātri pārslēgties uz šo sistēmu. Ir jābūt laikam. Tas ir ilgs laiks. Bet tas ir tas pats, ir sāpīgs ej un laiks. staigā Ok, labi. 40 gadus par tūkstnesi. Nē, tas nav 40 gadi. Tāpēc, ka mēs tādi, labi, paklausiet, mēs tā tomēr, ja mēs salīdzinām 90. gadu sākumu, 90. gadu vidu, Jā. tad mēs esam izauguši tomēr. Nu, un cik mēs esam apzakti, cik mēs esam izauguši, cik mēs esam Tas ir aizbraukuši. bijis. Mēs esam Tas ir bijis. 370, 300. Sandi, Un tas ir 370 bijis. štukas cilvēki ir atbraukuši prom. 370. Un tās ir tās augšanas Sandi. sāpes. Tās ir. Sandi, no 91. gada 370 tūkstoši Jā. ir aizbraukuši Nu, prom. labi, nu iedod viņam katram, 100 tūkstošiem un atbrauks atpakaļ, jau varbūt tās. Ne, nu, labi, Es ideāli, nerunāju. Ir Ok. vajadzīgi, es nesaku, ka ir vajadzīgi periodi, kuri vienkārši ir jāizdzīvo, un kādā brīdī ir jāpieņem konkrēts lēmums, kad, zin kā ir, sīkie dzīvo mājās, Visu laiku vecāki viņu uztur, vai ne, padusītē, jā. padusītē, Jā. viss forši, te pēkšņi 18 gadi. Hops! Uz redzēšanos. Uz redzēšanos atslēgas nomainītas, tagad tu dzīvo savu dzīvi, tu esi atbildīgs par sevi. Jā. Ne? Un mums arī noteikti pienāks kaut kāds periods, bet tas būs ilgs. Es nezinu, cik ilgs, es nevaru pateikt, cik tie gadi būs. Bet pienāks periods, kad arī mūsu sabiedrība mainīsies. Un es esmu ievērojis mūsu jauniešos. Jā. Runājot vienkārši uz ielas vai kaut kur citur, kaut kādā kompānijā, mainās, iet uz labāko pusi. Iet. Es esmu tādā ziņā optimists. Bet, lai mainītos, viss ir jāsāk. Sākot ar mani, ar tevi un ar tevi. Ļoti labi. Ļoti labi. Ļoti labi un ļoti labi. Man nav ko piebilst. Es jūs pārovacēju katru nedēļu, lai jūs domājat. Pieslēdzaties. Tāpēc, ka pirms 10 minūtēm mēs ar Sandru runājām par to, ka tu arī esi tā valsts. Viss. Es tā dāmats atdevu visus. Jā, paldies. Ļoti labi. Man tev dziesmiņi ir vēl no tiem kandavas laikiem, jā? Līdz nākamā nedēļai. Paldies! Paldies. Šī bija Suņbūda. Jo taču patīk šī dziesmiņa. O, jā, zaļumbaļa dziesma. Tā kā tāda tur šlāgrīt var valsīt var uzšaut. Vai sāc tagad parakstīsies tagad? Lāpsī aiziet sākumā parakstīt. Atkal baltas ūdens rozes zied. Labi pateica, ne? Viedi vārdi, Viedi vārdi, jā. stipra runa. Ko darīsim tagad? Nezinu, nav garīgā. Iesim varbūt ārā daudzīties. Nē, Labi, tad sagaidīsim, ka būs pusnakts un iesim kautot uz mēnesi. jā, Labi, labi, sarunāts. sarunāts. Tik vēlnišķīgi skaistā un tik bezdievīgi salta būt. Kā gan var tik vēlnišķīgi skaistā un tik bezdievīgi salta būt. Panāc tuvāk ūdens rozē manā, pamalē jau atvasaru jūt. Cik tad ilga tava ziedēšana, cik tad ilgi vari skaista būt. Tādēļ piedod, vec pie valgā manā, kad es nāku tavas rozes plūt. Ja tā šonakt zied tik ļoti valgās, kas to zin, ja ziedēs
valgams. Kas to zin, ja siedēs citu nāk? Felis, Damulkta, Mitis, Glaudīts kaķis ir vājš kaķis. Suņbūda.tv Panāc tuvāk, ūdens rozē manā, pamalē jau atvasaru jūt. Cik tad ilga tava ziedēšana, cik tad ilgi vari skaista būt. Tādēļ piedod, vecs pie balgām manā,